Komanti atbrīvoja. Nevis izmesta vienkārši, bet tiesāta. Tas ir, nu jā, tas ir, nevar redzēt nekā. Es gribēju prasīt, kas tas ir tā langu, kurš tas ir, kurš apgabals tas ir? Tas bija Solikamskas. Solikamska. Tur mēs bijām ekspedīcijā pagājušajā gadā. gadā. Filmu, ko jūs noteikti redzējāt 14. jūnijā, tā jūnija. Es neskatīju. Jūs neredzējāt? Neredzēju. Solikamska tā bija. Solikamsku zinu, jā. Jā, Kamās upes braucam ar baržu. Viedam mums, bija mums sētra uzsēdušies. Jā. Ļoti labi, ka jūs Solikamskas cilvēki ļoti maz ir palikuši. Jūs ar viņiem nebijāt, Benjamin Kunz nebijāt kopā? Benjamin Kunz arī bija Solikamskā. Nebija. Tur bija vairāk, Krievi arī bija politiskie, zini, tā bija. Nu, mēs neko daudz neatradām tur vairs, jo tie lēģeri galvenokārt bija meža darba lēģeri. Meža darba, jā, tur bija meža darba. Kā tas mežs ir nocirsts, tā tos lēģerus pārvietot citur. Vairs tur apkārtnē nekas daudz nebija. Vienā lēģerī mūs ieveda, tur kriminālistu lēģeris tagad ir palikuši. Vienā kriminālistu lēģerī mūs ieveda iekšā tas vietējais MVD, mēs dabojam tādu labvēlību. Un tad mums tā parādīja tur drusku, bet tā ļoti maz. Jo neviena kapu vieta arī dabiski vairs nevar atrast, tas viss ir aizaudzis. Bet kas mums ļoti palīdzēja Solikamskā, bez viņiem mēs nebūtu tikuši cauri. Tur ir liela vācu kopiena, pievalgas vācieši, kas tur ir aizsūtīti. Mazuņā. Tur ir 7,5 tūkstoši vācieši tur gājuši bojā, un tur vēl tie, kas palikuši dzīvi, vēl tur diezgan liela tā vācu kopiena tur ir. Viņi mums tā ļoti tā, viņiem ir liela ietekme, viņi dabūjuši liela ietekme tajās vietējās varās, un viņi mums ļoti daudz palīdzēja. To krustu uzlikt, lielo piemiņas krustu uzlikt, tas viss bija, bez viņa palīdzības tas būtu ļoti grūti bijis. Viņiem tas ļoti patīk, ka tas krustu... Pirmās dienas, kā paņemt līdzi mantas, vai ne, tas bija pirms Ziemassvētkiem, jā. Tas bija kādā 19. decembrī, kas jau nemaldos. Kurā gadā? Tas ir 46. 46. jā. Un no kura pagasta? Tas bija Abranes apriņķis, tas bija, bet es Rīgā dzīvoju, es mācījos, biju iesteicies savu skolā, cik es tur pamācījos no Ziemassvētkiem, biju filoloģijas fakultāte iesteicies. Un tad vienu labu vakaru man ienāca un paņēma. Es biju, var sakot, nekas jau tur nebija, ne par ko pilnīgi pierakstīja, ka pretpadomju propaganda un aģitācija, jā. Tādas lapiņas, jā, studenti bijām tur palasījuši, viens otram iedevuši, ar to pietiek, ka tur jau toreiz, sakam, daudzus arestējā. Un pēc tam jau tā bija pirmā vieta, bija Čekā, tas tā bija tur jau bija šausmīgi. Tur mūs cepinēja dienu un naktī, šausmīgi bija. Karsti bija pagrabā, jā, tur cementā grīdā, mēs bijām tā kā ķilķas mūs arī nelgā, to nevar izstiepties tā, mēs gulējām, kā saka, visi viens otram blakus, ka viens pagriežas, otram bija jāpagriežas arī. Nedrīkstēja gulēt, ēst jau ar mums dzert tā nedēļ pa dienu, tikai vakarā, tur cikos mums bija kādiem 8, kā tas ūdens, karstu ūdeni deva padzerties, jā. Tad vakarā bija tas atboji, jā, bija jāgulēt, ja kāds trāpījās, kā kāds iemigā, tad uzreiz karceris bija. Jā. Tad viens mums tāds ļoti labs žīdiņš bija, sargs, jā, tad viņš vienmēr tā labi apgājās ar mums, jā, jau kurš uzreiz piedāvāja, negulēt, būs slikti, nāks kontrolē, jā. Tad vienīgais, kas bija mums labi, no rīta mums vedā uz dušu, kādā tur duši it kā mazgātīja, bet mēs jau skrējām, sakām, tādu pusplīki uzmetam kaut ko preses, un tad zem augstam dušam, tur jau momentā ieskļam un izķem atkal ārā, nekāda pirms mums nekas nebija. Un es tur nobiju līdz aprīļa mēnesim. Un tad pa naktī jau bija tā pratināšana lielā. Un, ziniet, man tās dušiks pratinātājs, viņš runāja latviski, merkļi uz latviešu cūka, kliedza man, šausmīgi man ar matiem valkā pa kabinetā, plējās aiz matiem. Ar līnijām jau sitā tā man. Un, kā man ieveda, tikai es jau krieviski ar nepratu to es runāju.
kā ieveda, es domāju, redzēt, kā malinki domēk jau uz tualeti, mani aizveda, bet tur visur resties, visur, kā astiņa iekšā durvis, visur tie novērot tādu. Un tad atceros vienu tādu naktī aizveda, vispirms tā bija, ka izveda mani pa durvīm ārā, tur man liekas, ka bija kāds mūks brūnā terpa, bet mēs jau nedrīkstējām skatīties, tur tas pret sienu muguras, tas rokas uz muguras. Un jāgaida bija, kamēr paiet garām tas tur gājējis, ja. Tad viņš kliedza, mans dievs, mans labst. Kā viņš kliedza, mans dievs, mans labst. Tas tā bija, ja. Un tad atkal, kā vedētos uz pirkstu nospiedu, un dziļi pagrabos iekšā. Dzirdēja tur jau tos vaidus un kliedzenus, un tad vienreiz atceros, ka naktī bija tratināšana. Tad blakus tajā kabinetā, tur briesmīgi vienu sitā. Tas vaidēja un kliedz, un tad momentā viņš nokrīt gar zemi, jūt, ka nokrīt gar zemi, ziniet, un kad blakus sēti, blakus tajā istabā, ka visu dzirdēja, sašņaudzās sirds. Un tad dzird, ka ūdeni uzlēja, droši vien viņš atžirkstījā, un pēc tam atkal sāk pratināt. Tas jau nebija vienīgā reize, bet tas jau bija, kā saka, viss cauri bija. Un kā gājām kādreiz, tad tur kliedzā, un vaidi bija, kas jau dzirdam, viss kaut kas kā ir šakā. Līdz aprīļa mēnesi mēs tur sadbijām, tad aprīļa mēnesi pārveidos centrāla cietumā. Tad tur centrāla cietumā mēs bijām, un no centrāla cietumā veda uz tiesu. Vai jūs neatceraties kādu uzvārdu no tiem izmeklētājiem, kas jūs Neatceros. Vai nebija kopā? Persona Elvīne, tos atceros, jā, tādu bija, bet viņa no kaut kur, tad Anna Belkina bija, no Kurzemes kaut kur viņa bija. No tos atceros, ļoti maz atceros. Tad tā tiesā bija, un tad 5 gadi man bija, kad 3 bija bez tiesībām, kā to raksta, jā. Kurā vietā jūs tā tiesa notika? Kara tribunāls tiesai. Un kurā vietā tas bija? Tas bija laikam tajā, vai nebija tā Terbatas iela, tur, Kara tribunāls. Bet tas Čekas māja, tā tiesa nebija? Viņi citur veda, citur. Только zinu, ka Kara tribunāls bija. Ka viņi prasīja, tu zini, za što ti sidiš? Za politiku. Bet es teicu, kas tas ir politika? Iedomājieties, es tā nevaru aptvert, cik man 19 gadi bija. Muļķi bijām vēl, vai ne? Un jūs bijāt grupā, kuras tiesāja? Mēs kopā nebijām, neveda kopā. Atsevišķi bija, jā, atsevišķi bija, jā. Nebijām kopā. Jā. Tik daudz, tad bija tā pārsūtīšanās punkts, un tas septembrī mūs vedā atkal projām uz Krieviju. Un tā bija interesanti, jo tur jau visi bija kopīgi krimināli, politiskie. Un tā kā pārbraucam pār Latvijas robežai, bija interesanti, tad Krievietis tā kliedzen, tagad mūsu varētu, mums jāiba nost, kas bija tad drēbas, ņema visu kaut ko nost. Tie bija ar tiem konvejiem, kas mūs veda, ziniet, tur jau bija. Viņi sarunāja, apstādināja kaut kur vilcienu, un tad viņi tās drēbes viņu atdeva, un kaut ko jau tur dabūja atkal pretī, viņi tie tam bija. Tā, šausmīgi. Tad tas pirmais braucies bija, jā, pašā Solikamska laikam bija. Kāpēc es jājaukās, es te prātu, nevajag sagaidīt mašīnu. Mēs ar to birzākot. Tur viņam? Viņam tur mums arī ir. Jūs arī esat kopā, jā? Viņam jau tā traki 3 vietās kājas salauzt, 1, 2 vietās. Tas operācijā būšot? Viņam taisīs kopā sasīt. Viņam nekustēsies citādi. Paldies jums! Vislabāk jums! Jā, tad uz Solikamsku, kā jūs sēdināja laukā? Kurā vietā tas bija pašā Solikamskā, ja kādā citā vietā? Tas ir pašā Solikamskā bija tas pārsūtīšanas punkts. Tur bija, ziniet, tā, ka tur nav aprakstāms tas viss, tas skats. Tur ir, tur vairs nesenu sarakstītu veselu romānu par to, kas tur bija. Vispār tā pati tā, zina, vīrieši un sievieši kopā, un kā tagad tā ir jau, tad jau toreiz arī bija tas viss, ziniet, tāda izlaidība un izvērtība šausmīgā bija. Arī ņēma nost visu, kas bija ķērba nost. Iedomājieties, ka uzliktī kaut kāda tāda plate bija, kaut kas kartonam līdzīgs, jā, pa vidu, bet tas bija gāja visu pušu, un tad gāja, ziniet, tā kā kara laika vienalga tur bija. Kā kurš varēja tā sargājās, ka neiekļūt tā ķezar iekšā. Veda mūs ar Baršu pupi.
Un pēc tam vedā pa meža ceļiem, konvoju no abām pusēm bija, nedrīkstēja nevienu kaimiņu kaut kur paspirt sānis, ja. Lietains laiks bija, dubļi ļoti lieli bija. Nu, kā aizveda, nekas jau nebija mums, mēs taču puspliki bijām tur, ko mums iedeva kādas pufaikas tur, kādas tos tie lapķus, kā viņus sauc, es nezinu vispār, kā latviski pateikt viņus, ja. Nu, mēs jau staigājām, kā saka, tā meža darbos gājām, nu, rītiem vajadzēja agri celties, 6 bija jau padjom, tad vajag saķerties un iet ārā vienmēr. Es ceros zvaigžņot tās debesis, tās izgājām ārā, visi trepinājāmies, augsti šausmīgi bija, pus neēduši bijām, to, ko mums iedeva, to maizīti, mums jau tur nepietika. Vācietē bija, es atceros, tā kā bija, Vācietē bija viena par pavāru, tur, nu tā viņam šitos politiskos, ja kaut kā drusci viņam skatījās savādāk, un vēl kāds zināja kādu vārdu pateikt vāciski, tā jau kaut cik varēja sarunāties, un tā jau liekas vieglāk bija. Un es pēc tam atkal aptiku tur 2 tādi padzīvojuši jau pensijas gados bija vīrs un sieva. Es ar viņiem kaut kā, es nezinu, iepazinos, vai man nekas iepazīsteni, es neatceros. Es viņiem atceros, ka balsināju viņiem to mājiņiem, tad es no māliem tas mājiņos bija. Un tad viņi man deva, es atceros maizes, klaipu bija devuši, es nezināju, kā tā, kā suns ar kaulu, kur skriet uz krūnī, ka man neatņem viņu, tad es, kamēr es viņu notiesāju, tad es nelikos mierā visu to klaipu maizes. Ja. Nu, tas ir tāda epizode viena. Nu, tā visu laiku tā mums ir gājis. Nu, vēl bija tur sūtīja atkal uz kādiem punktiem, atkal, nu, bet patiesībā jau viss tikai bija saistīts ar meža darbiem viss. Tagad mums sūtīja vēl vedāt kaut kur atkal tālāk ar mašīnām veda uz tas ir uz pludināšanu, jā, tad mēs atkal tos kūkus pludinājām. Nu, mežā, kā jau mežā, sniegs jau šausmīgi dziļš bija. Mums bija tā apkārt tāda zona liela, tad tie konveji mums jau palaida visus pa kādu, kur mums vajadzēja pa to ceļu, un pēc tam jau viņi braukoja apkārt uz slēpēm, lai, kā saka, neizmūg neviens. Nu, vasarā tā jau bija drusci labāk kādu odziņu varēja dabūt. Dabūjām kaut kādus zāles vāri, dabūjām, bet sāls mums nebija iespējams tādu ēst, bet tāpat jau kaut kā jādzīvo bija. Tad bija atkal pēdējā laikā kaut kā tāds OP, kas saucas tā kā uzlabošanu, ja, kurš jau redzēja, ka ir spējīgs, viņu var palabot kaut cik, ja. Un tad jau drusku tā kā uz labāku to te uzturu lika, un tad jau uzlaboja kaut cik jau tā tur bija uz 2 nedēļām, ja, un tad atkal vajadzētu meža darbos. Bet man palaimējās viena bija no Maskavas viena, Šura, viņai uzvārds bija, vārds, neatceros uzvārdu. Viņa mani paņēma kantorī strādāt. Nu, tad jau man bija labāk. Es biju saslimusi ar dzelteno kaiti, un tad gan man ļoti grūti gāja. Bet tas viss ir pārdzīvots jau. Nu, bet atkal man vienreiz bija tā mežā, ka es saslimu, nu, mums bija normā jāizstrādā, protams, ja, veda ārā to malku, visus tos materiālus, visus koka, tos veda ar buļļiem. Nu, tur tādas ragavās nav tā, kā pie mums kādreiz varēja sēdēt briesmi, skaisti braukt, ja. Tur jau tik koki krustām šķērsam salikti un savu lietā. Un tad, es atceros, ka likām vienu to jau to kravu, ja, likām vajadzētu to normu izstrādāt. Un tad man uzreiz bija palicis pēkšņi slikti, es nokritu tās malkās un bez samaņas atveda mani uz baraku atpakaļ. Tā man pēc tam šausmīgā temperatūra bija. Es atceros, ka pilnīgi bez samaņas gulēju, un tā bija visas pufaikas, cik tur visas samestas bija augšā uz manis virsū. Un tā es laikam kādu nedēļu slimoju, nevarēju piecelties kājas nemaz tā. Nu, slimot jau slimoju daudz, es atātas pat jau. Nu, kas man bija, laikam man no tiem karstumiem, kas bija tur, te Čekā Rīgā, ja, tur jau droši vien, ka no tā man visu mūžu galvā sāp šausmīgi. Gulēt tur neļāvā, šausmīgs karstums bija. Visu laiku kurināja un tā, nu, kā pagrabā, ja, tik maz tās lodiņš, ko jau tie kā, nu, var redzēt, ka ir apakšā pagrabā, ja, un visu laiku kurināja. Mums tik karsti bija, mēs slāpām nost visi. Karsti bija, šausmīgi mums to pilnīgi cepināja. Nu, tādas tās manas, nu, varbūt kādi šādi tādi gadījumi tur ir palikuši atmiņā, bet, zināms, visur jau, kā tajā barakās arī, kā gājām no meža, mēs tā visi slapji bijām ar sniegu nobridušies, jā, bet krievietis, ja mums tāda čugunka bija, tajā barakās vidu nelaida jau klāt, tajā galtē, zeķes vai cimdus. Un tāpat jau kā saņemam kādreiz no māju kādu sūtījumu, jā, tajā mums arī ņēmā nost, nebija jau tā kā
saņemtu un visu notiesātu pašiem. Cik jūs bijāt latvietis, jeb baltietis? Bija, es tagad to atceros, tā pati Belkina bija, Andersone bija, kas vēl, Elza Dagja, Diekas Dagja, jā, mēs 3 bijām, un es 4. biju, jā. Un lielākoties bija lietuvietis. Un tad bija krievietis, bija arī bija politiskās, no tā pati Šura bija, kas tā bija. Tā mums tāda kapčorka, tur bija tā lietuvieta veca, bija tā kapčorka par to vecāku, viņa tur mēs varējām kaut ko nolikt, jau kaut ko atsūtījā, kādreiz gadījies, kā nemanīja tas krievietis, tā jau varējām nolikt, pēc tam sadarīt atkal savā starpā viens otram izpalīdzējām. Tā mums gāja. Līdz kuram laikam? Tā, tiesība atbrīvā mani 50. gada decembrī. Ne decembrī, faktiski novembrī, jo man bija začotie par labu strādāšanu, bija 34 dienās tie. Kas tas ir začotie? Nesaprotiet, jā, kā tas ir, jā. Kā jūs braucat uz māju? Braucu uz māju, jā, nedomāju, ka man iedos uz māju. Braucu uz māju, jā. Abranis rajonā tas bija, Viļakovs pagasts toreiz vēl bija. Nezināju, kā tēvs ir miris. Es Abranis zvanīju uz māju, atbrauc man pretī. Prasīju tev, lai pasaka tev, teica, tāda nav, kā tā nav tā. Tas ir miris, jau nav viņa, jā, man nebija rakstījuši. Kāda pati tā braukšana bija? Tā, mēs braucām, atceros, ka caur Molotovai braucām naktī. Tā mums naudu iedeva naudu, jā, jo viņi kaut kā tur, cik mēs jau tur strādājām, viņi skaitā tā rēķinā nolika katram, jā, un tas tā mums izdeva uz ceļā. Iedeva to papīru mūsu, bet es atkal gandrīz kā tieku iekšā vēlreiz. Turpat braucam no Majoriem viens partijas vīrs. Mēs jau arī tā kā atbrīvojušies, jau ziniet, saka, bijām jau tādi droši un priecīgi un lustīgi visi bijām. Un tad viņš teica, ziniet, ka nedrīkst par to neko runāt. Viņš saka, es šoreiz, viņš saka, jūs pažēlošu, jau jaunas meitenes esat varbūt, es saka, nesaprotat to lietu, jā. Viņš saka, bet es jūs varu atkal atpakaļ aizsūtīt. Bet tad mēs atķeramies, ka tā nebija labi darīts. Tā nedrīkst nekām teikt, ka mēs no kurienes braucām. Jūs bijāt vairākas kopā, kas brauca, jā? Jā, mēs vairāki bijām. Kurš labi līdz Maskvai brauca, kurš līdz uz Abranis viena pati brauca. Bet šausmīgi man Maskvas policis atmiņā tā. Tā kā iedzinos, kad es tā sāku atcerēties, te vēl kaut kas nāk prātā. Laikam no tās, man stipri galvu bija sasituši. Man mati pikām gāja no galvas, man gari mati bija skaisti. Un kā jums, tad, kad jūs atbraucāt uz to vietu, uz savām, uz tēvu mājām, jā, kā tad bija? Neko jau, ziniet, kā jau ciematā. Nekas tāds sevišķs tur tas nebija. Es pierakstījos, tad diezgan ātri tad man pierakstīja. Tā bija tā daļa, kas nebija zem Krievijas, tā bija zem Latvijas? Agrāk viņa bija zem Latvijas, bet tam jau bija. Tad jau tā bija Krievijas? Tā jau bija Krievijas daļa, jā, tad jau bija Krievijas daļa. Es tam gribēju braukt uz Rīgu, gribēju mācīties, bet ļoti slikti ar galvu bija sāpjā, šausmīgi sāpjā galvā, nevarēju, bail bija. Vajadzēja man ļoti padevās valodas. Vienas puses žēl, bet no otras puses domāju, būtu bijis jāstrādā par skolotāju, jo mēs bijām tā audzināti, ka Dievu nenoliek nekad mācīt tādā kristīgā garā, un es domāju, varbūt arī labi, jo es nebūtu varējusi noliekt Dievu. Tā es biju audzināta. Paldies Dievam, varbūt, ka es netiku tur par skolotāju, neaizgāju. Vienalga, tā ir katrs amats dzīvē ir labs. Ko jūs darījāt pēc tam kāds? Pēc tam es biju aizbraukusi Rīgā, man tante dzīvoja, jā, es biju pierakstīsies pēc tam Ogres rajonā. Ikšķiles ciemā biju pierakstīsies un strādāju Rīgā pie pogu fabrikā strādāju. Pēc tam iepazinos tur ar savu vīru un tad atbraucam uz šajieni 53. gadā. Vai kaut pēc tam nebija kāda čekas sekošana vai kaut kas tāds? Ziniet, neko nejūtu. Neko nejūtu, ne. Vai jūs to Staļina nāves dienu arī atceraties? Atceros, jā. Kā? Nē, mēs jau ziniet,
Tas bija Rīgā bijām. Es tieši gāju uz darbu atceros. Tad bija signāli bija par Rīgu un es tā kā nezināju, varbūt, ka es nebiju dzirdējusi vai nesapratu to lietu, jā, bet, nu, milzīgi visi bija, kā saka, sērās bija par to, jā. Es atceros, kā gāja par Rīgu, un kā jau citautieties, jā, tās jau viesniki pārdzīvoja. Un tā viņš bija tikai tik daudz, es saku, kā, varbūt pēc tam es labāk palika tiem, kas bija izsūtīti, tos sākot mājās, lai es tik daudz jau bija. Jūsu mamma, vīrs un jūs un divi bērni. Jā. 53. 50. Ne, tas nevar būt 53. 55. 55. Jā. Jā, 29. februārī. Neredzu, kurā data augusta laikam. Tas ir kāzu bildi. Fragmentiņi no tā tikai kaut kur. Man vēl nekāds speciāls projekts uz to filmu nav, bet kaut kur jau tas kādreiz būs. Patreiz es tikai vācu vienkārši. Tas ir mani, kā beidzu vidusskolu, to jau gimnāziju. Jā. Patreiz es vācu tos materiālus, jo viņi... Skolotāja Suta. Tas ir Rīgā bijusi, tas ir 40. pirms. Bija Krievi ienākuši jau. Pirms Krievi, jā. Bija pienākuši Krievi, tante bija gāzes, tu bija aizbraukusi. Jā. 52. augusts. Jau pietiek. Un šitas? Tas ir mums pirmā pie komunijas gājuma pirmajā. Tas ir pirmā svētā komunija. Jā. Kurš gads tas būs? Es te šitie esmu tērējā. Kurš gads tas būtu? Apmēram. Tas bija, man bija 7, 8, 9 gadi, tas ir 25 plus 9, cik tas būs 33 apmēram. 33, jā. Jā, 32, 33 tā. Nu, atcādas tās dzīves. Šitas? Tas ir arī gimnāzija. Nu tas ir jā. 40. Aha. Un kur te jūs būtu? Es te pat blakus kaut kur skolotāju. Aha. Nevar patīt pašai sevi. Aha. Ar māsu kopā, jā. Un to es atceros, Marija Tabakova bija. Jā, noliktava strādāja. Mēs nekā jau. Vairs teātrīs bērnu bildes vairāk. Zinies, atmiņā šausmīgi pazudusi. Šausmīgi atmiņā pazudusi. Tikai tie, kas ir dzejoli, kas bija kādreiz skaitīti. Atceros, pēdējais dzejolis bija. Es vēl mācījos vai 3. vai 4. klasē, man dikti padevās deklamēšanā. Un tā mums tur bija garnizons, tur karavīri bija stāvējāt. Un tad es atceros, ka tajā 18. novembrī skaitīju, laikam tas man bija liktenīgais. Skaitīju māte Latvija, lai tavs gaišais vārds tautu saime cels un nezudams, ja skaitīju to dzejoli. Toreiz jau maz bija radio, ne tādā laikā, bet teica, ka es ļoti skaisti skanēju. Kādreiz, ka gāju, es atceros, vienas arī bija, nu 15. maijs bija vai 18. novembris, drīz, kā tas pavasaris bija, gāju pie savās viesmāmiņas. Izgāju no tēvām māju, bet mums bija tā, tēvs jau ļoti skaistu māju bija sataisījis visu pats savu rokām. Un tad bija tāds pieburi bija klāti, ja, un pie tās pieburies, un tāds augšā bija ietaisis, kur karogu uzlikt. Un tā, ka es gāju pie tās vecāsmātes, uzgāju uz lielās šosejās un paskatījos atpakaļ. Es nezinu, kāpēc, bet man tas palicis atmiņā, kā man bija sirdī prieks, ka tas karogs tur privinājās. Varbūt tiešām tāds kā, nu, kā pareģojums, kas varbūt var teikt tā. Cik es biju toreiz laimīgā, priecīgā biju, ja, tādu sajūsmu, rauku karogs, tas ir mans karogs, kas tur kājās.
Bet ko tad viņi ar mums izdarīja ar to, ka viņi ielika mūsu cietumā, vai viņi mūs padarīja par saviem kalpiem? Tāpat nē, tāpat mēs esam, mums nevar pārliecināt. Mēs esam zimuši un tādi mēs paliksim mūsu līdz beigām. Viņi tikai vairāk naidiet, jo ar to visu nekā panāca labumu kādu. Kā jums atmodas laikā, kāds jums bija sajūtas? Sākās atmodas laiks 87. gadā. Skaidrs, ka prieks bija. Galvenais, ka mēs būsim tagad kungi paši savā zemē. Nu, tā teikt, jā, no visas sirds. Nu, jau arī domājām, mums tagad vairs nebadīs ar pirkstiem, jūs bijāt izsūtīti, jūs bijāt cietumā. Mēs domājam, ka beigsies vienreiz tas laiks, ka mums nicināja Krievi. Vienmēr saucam par fašistiem. Zināms, tagad jau varat gadās vēl tāpat arī. Tas viss ir pārējuši. Mums vajadzēja visiem razvot. Izgājām mēs ārā jau 6, jā, izgājām ārā, saģērbušies visi, gaidām konvoju. Nu, ļoti augsts rīts bija, ļoti augsts bija. Zvaigžņota debesis bija, atceros, kā šodien ļoti labi. Un tad mēs saģērbušies, sasījušies te ar kādām augšņiem, ar stritīšiem kājaukurais, jā. Tie lapci kājās, jā. Un tad uzreiz pasaka, ka konvojs nav, jā. Nu tad, lai ejot atpakaļ barakās, lai gaidot konvoju. Un tad mēs gaidījām. Un tad mums bija tā 3 stāvu nāras bija. Zināms, mēs blaktis ar dikti barojam. Un tad lietuvietēs iegāja iekšā un sākā dziedāt, viņam tādā dziesma bija Ak Marija Mārā. Un atceros tā nāram nostajušies, ziniet, es arī tāpat šitā salikām rokas. Un kā viņas tā dziedāja, es jau visus vārdus jau nevarēju saprast, daudz ko varēja kādi vārdi bija. Bet, nu, kur es tā sasarasnījos, es nezinu, bet būtiski, cik tu stāvies ieviešu, liekas, ka tur lies traumi kādam mācību pāri vajadzēja cilvēku. Nu, gaidījām, kamēr viņi mūs izsauc atkal ārā. Un tas ir tāds atkal atgadījums tāds, ka saka tāds prātā nāk atkal ļoti. Ļoti skaisti dziedājām. Marija Māra, tu baltā lilija. Tiešām mums ticība tik mums paturēja un noturēja, saka, pie visā. Bija, ka tādās pārsūtīšanās punktos bija atkal tur, kur atkal bija jāsargās. Nu, ziniet, kā pārsūtīšanās punktos tie vīrieši, jā, te viņi gāja, ieskaties kādu, piet klāt, dunku sanos, tā veids ceļos augšā un nāca līdzi, jā. Es atceros, man tādas vecākās sievas bija paņemušās pie sevis un satunturējušās, man bija nokrāsoti bišķini iesamērķi vaigi ar kaut ko melnu tādu, lai, redzīt, kā iztaisījuši par veceni bija kaut cik, ja tā mani, lai saglabātu. Turpat man blakus viena augšā gulēja, piegāja klāt, iedeva dunkusanos un davāja aizvet iztara, ko vajag un palaiš man atkal. Oi, šausmas. Es domāju, ka tie, kas bija izvesti, tiem tādu mūku nebija. Tad mēs, nu kā jau katoļi, ja mēs tos lietuvieties, tās jau viņas jau sevišķi ar tādas cilvēki, tādi jau ticīgi bija tos rožu klunis no maizītes, sataisi atkal visiem dievam, tā jau kādreiz kopīgi lūdzamies, tur jau cik tur varēja saprasties, jā. Nu, kad tur bija kādi svētki, bija tādi gulējām, tāpat uz nāram augsti bija ar visam batētājiem biksēm gulējām, jo nevarēja apsepties tā, kā lai būtu silti bijis. Sekojām nekādu nesaņemt, kāda bija plāna sedziņa tīkā un saulīta. Jā, nu, bija prieks, ka bija atvirlojumi tagad, tad kaut pie pensijas pielika klāt. Vismaz savu var, kā saka, dzīvot kaut cik savā mainē, jau var dzīvot. Grūtāk jau tiem, kas ir uz komunālajos dzīvokļos dzīvot. Vai jūs atcerējāties arī Ziemassvētkus vai Lieldienas? Es zinu, ka Lieldienas nevarēja atcerēties. Ziemassvētkus tos jau mēs varējām zināt, Lieldienas jau ir staigājošas, jā. Te jau no mājām atsūtīja kādreiz vēsturi, tad jau varēja, tad zinājām.
Kādreiz mēs jau saskatījām paši, domā, nu jau ir lieldienas, nu jau mēs tur nosvinam savā starpā, kas saka, tās lieldienas, bet atsūtā ziņa, ka nav bijušas vēl, kā būs vēl. Un tā ir Ziemassvētkus, jā. Bet, ziniet, tas jau tas vienmuļs, tas viss gāja ikdienā, svētdienā, svētku dienā, tas bija viss vienalga. Nekad mums nebija nekādu, kas saka, tur kaut kas labāks, vai svētku dienā, nekad nekas nebija. Tas viens un tas pats bija vienmēr. Mums, kas bija galvenais, ja mums tā mensa bija vairāk, vienmēr supamens un tādi kāpusti. Nu, tad, es saku, kādreiz gadījās jau kā dabauki tie, jā, nu, papildu porciju kādu dabūt, aizgāju, jau skatījāmies, vismaz to šķidrumu viņš jau, saka, tāds kaut cik jau bija ciešams, viņš ēdams, bija vai dzerams. Vismaz sāls bija klāta. Mēs kādreiz, kā vārījām tos sasalšus kartupeļus, lasījām, tad kāpustu lapas kaut kur garām iedam, ja tās neļāvā mums tie konvejot, nu, neļāvā vispār, nedrīkst. Un Jāņi arī nāca prātā, kad... Nē, neatceros, nekā būtu kādreiz domājuši par Jāņiem. Domāju, kā izdzīvot, kā izvilkt savu, kas saka, to dzīvi. Jā, nu, ja to vairāk. Citreiz jau bija tā, kā ziniet, domāju, nu jau beigās ir vairs spēkā, nav eju un mežā krīt, un tas sniegā līdz jos, tas vietā iekrīt sniegā, un tie šausmīgi garas tās priedes, un vajadzēja pat cik tur metru zaļiet viņās, un tā visi sievieši, ja, ne? Raz, dva zaļi tik liecina, ka visi reizē paņem, ka vajadzēja pārvelt, tad saka, nu vienā vietā viņus savilkt, lai būtu, jā, tie baļķi. Bet pēc tam, kā veda ar tiem buļļiem tur. Grūti jau bija. Kādreiz, ziniet, domāju, ar cirvis bija rokā, nu, kad tik neiecirst kājā, un tieši gadījās šeit vienreiz arī bija cirtusi kājā, izskidēja cirvis no rokās ārā, nu, spēkā nebija vienkārši. Atcerieties, kur rādījās šeit ceļš kā, ilgais ceļš kāpās, jā, kur tā Lietuvas vaļņā, kur tos zarus cirtā. Tāpat jau mums arī bija spēkā nebija. Nu, jaunis, meitenes jaunas, novargušas bija. Nu, tur uz instrumenti jau uz galda bija čupa. Gaudze bija uz galda, visādi instrumenti. Man bija tāds pelēks meteļs mugurā. Es tev piegāju klāt, nu ko atzīsies vai vajadzēs, un ka pastrādāt pie tevis, prasīja. Un tā man sāka, te man ar kaut ko urbt roka iekšā, jā. Es te novijosies pēc, jā, stāra teikšu, jā. Nu, ko teica, prasiet, to es teicu. Bail vienkārši bija, jā. Paņēs bija piegājis klāt, un tā sākāt nipināt nagus tā. Pēc atkal to, ar ko viņš man tur dūrā bija iekšā te. Es tagad nevaru izdomāties, kas tas bija. Nu, tās bailes jau vienas, ka tev noņem visu to, tas stress tāds. Kādi tie instrumenti skatījās, pēc kā viņi izskatījās? Nu, visi tādi šķērēs, tur bija naži, tādi īleni, tādi, viss kaut kas tāds. Cik es jau varēju tur visu redzēt. Un iedzeruši bija. Skaidra nebija, to gan es labi atceros, ka iedzeruši bija viņi. Šausmas, kas bija jāpārdzīvot cilvēku. Nepārpēc. Beņķis bija, un tad nedrīkstēja nekur rokām šitā te vajadzēja stāvēt, un nedrīkstēja nepakustēties. Jā, kā tik kustēs, tad tu ties nesaklāt un sitā. Man galvenais pa galvu sitā. Un es nogurst jau nevar nosēdēt šitā te vai ne. Kādreiz arī gāzos visā kāpijā. Beņķītis tāds bija. Beņķis, ne, šitas krēslis nevarās vēl, ne, beņķis vienkārši. Un jāsēž bija nekustoties. Nekustot, jā, nekustot bija jāsaka. Jā. Un tad man atļāvā gulēt. Bija ārsts bijis sauc, jā, es jau laikam tāda biju jau, kā veselmaņā kritu. Nu, droši vien no negulēšanas jau bija ar no pratināšanas. Un tad atļāvā gulēt, bet tad es nevarēju gulēt, tā kā atļāvāt es nevarēju gulēt. Un paldies Dievam, es karcerī netiku tikusi. Tajā mēs viens otru brīdinājām, kad drusciņi iesnaudās, kāds tad jau buknījām sānos, lai neguļ. Karcerī, lai netiktu. Kāds bija ticis karcerī un stāstīja, kā tur gājis, kā tur ir apstākļi? Nē, man no mūsiem nebija ticis neviens tur, kas bija. Mēs bijām kādi 16 gabaļu vienā kamerā, bet ļoti šaurā bija viņa, tā, ļoti šaurā. Es saku, nevarēju izstiepties, tā mēs gulējām šķērsām, jā? Un ka pagriežties arī nevar, te jau griežas, tad citam ar traucēm, tad tam otram arī bija jāpagriežas. Galvenais, ka mums visu laiku bija karstums.
purināja visu laiku. Nebija klāviņa. Mēs bijām sili, es nezinu, kā tas izskats, kas saka, ka izgām ārā, kādreiz var paskatīties uz ielēdzēt, tur kā pusmiroņi. Vai tā kameras bija tādā koridorā un no sāniem tās kameras, vai nebija nosaukumi, teiksim, Kungu iela, tādu nosaukumu neatceraties? Nē, es biju tā Stabu ielā. Nu jā, tur tā bija viņas. Ja, un toreiz, tagad un toreiz varbūt. Nē, toreiz bija Augustāne, Jā, tagad Ungure, jā, Anelija, Aloisa meita. jā. Vai, on rasti kuļi. Pončik, mazais pončiks tu. Lielais šis nekam nedara. Negrib riet. Guļ tik vairāk nekā. Sonija,